tagad tuvojamies apmēram pusceļam starp Roņsalu un Latviju. Un šī brīdī Roņsala ir knapi redzama tālumā uz atpakaļ. Un no Latvijas priekšpusē ir tāds stiprs aizdoms, ka vienu no ragiem, vai tas būtu roja vai mērsrags, ka tāds mazs kukurznīts ir. Nu jau 2 kukurznīši, jā. Priekšā mērsraga kukurznīts. Tālu tur pie horizonta. Tā kā, tāda tā jūras ainava te ir. Fantastiski skaista. Jūra mierīga, viļņi pirms tam bija pie Roņsalas bija kaut kur 80 cm viļņi, šeit izskatās, ka kādi 50, ne vairāk. Paliek mierīgāki un pamazām sāk griezties, tā kā vējš no austrumu puses, tā kā pavējš mums veidojās. Visnotaļ tā pozitīvi, viss ir laikapstākļi ļoti labi, jūra laba, tehnika laba, motors darbojās. Tā kā viss ir forši, atliek tikai laist tālāk.